Grāmata Derek Hašem, autors Mošē Haim Lucāto, Ramhaļ. Te mēs jau vairāk stundas runājam par tfilā, par šo lūgumu, lūkšanu. Un tagad nāk temats, kā koncentrēties tfilai. Tāda lieta ir, kad jākoncentrējās ir šai tfilai. Tfilā tas ir liels darbs, tas atdzīvina pasauli un pievelk visaugsto pasaulē, šī pasaulē, zemākajā pasaulē. Bet, ir tā gadās, ka cilvēkam nav vēlme tfilā, nav vēlme lūgt. Daži saka, ka ir vēlme pildīt likumus, bet tfilu nē. Bet tomēr vajag šo tfilu 3 reizes dienā, no rīta, pusdienā, vakarā. Bet te autors iesaka, ka vajag piespiest sevi un vajag sākt darīt šo tfilu. Un tad jau redzēs, ka skaidrība arī nāks un saprašana un nāks uzņēmība un vēlme arī turpināt šo visu. Tātad sāc, atver siduru un sāc lasīt. Un tas jau pats par sevi jau tā skaitās jau tfilā. Jo mēs pieņemam visaugstā gribu. Tātad te jāmācās gandrīz vai kā mazam bērnam. Tātad sāc tfilu ivritā. Ir tā, ka cilvēki, kas ir bijuši dzimuši Padomju Savienībā, ja ebreji, piemēram, tomēr nesaprot šo ivritu uzreiz. Bet, te autors iesaka sāc šo tfilu ivritā, kaut tu neko nesaproti, jo tas tāpat skaitās, ka tu izpildi likumu. Ar tfilu arī savā valodā, kurā tu esi mācījies, ja teiksim krieviski, latviski, piemēram, angliski, ja, tas pašā sākumā. Bet arī paralēli tekstu ivritā. Tas ir ilgs process. Lasi, kamēr pierodi lasīt. Jālasa lēni un pareizi. Pēc tam režīmā lasām un saprotam, ko lasām. Tātad viss notiek pakāpeniski. Pasaules tautām ir sidurs savs un arī tfilā ir katrai tautai savā valodā. Tātad šī problēma nepastāv. Šī problēma pastāv ebrejiem, kas ir bijuši, kā saka, citās valstīs dzīvojušie, mācījušies tās valsts valodu, tur, un tad atgriežas, kā saka, pie visaugstā, tad ir jāsāk lasīt šī tfilā ivritā mācīties. Tad ir šis sastāvdaļas pirmā kriat šmā, ko lasa, tā saucamā kriat šmā tfilā daļa, ko mācās un studē ilgus gadus. Un to vajag beigās nonākt tādā stāvoklī, kad lasa tikai ivritā un saprot arī. Un otra lieta ir svētības, tā saucamā brahā. To arī lasa ar saprašanu. Tātad pēc daudz gadiem tas viss nāk ar saprašanu, pilnīgi precīzi. Un pēc tam var papildināt šo tfilu. Atkal ņemt klāt visu citu, kas tur ietilpst. Un tas ir ilgs ceļš. Uz to jāiet ir neatlaidīgi, te tā autors saka. Šmā, tās ir 18 svētības. To sākā Damre Šana, pirmais cilvēks, lai uzturētu saiti ar visaugsto. Un cilvēks turpināja, bija pēc tam nāca šie klātali, šie korbanot, šie upuri, tā saucamie, lai pievienotos visaugstajam. Agrāk un arī viss cilvēks tās pastāvēšanas laikā, 3000, 4000 gadu pirmie, arī pirmā tempļa laikā Izraēla tautā visa šī tfilā bija ar saviem vārdiem. Nebija nekāda speciāla tādu, kā saka, speciālu paraugu, kā saka, speciāli izveidot šis raksti, šis tfilā raksts, lai varētu lasīt. Arī Abrahams pielūdz visaugsto 3 reizes dienā, arī Īzaks, Jakavs, arī ebreji, kas bija Babilonā izsūtīti šo 70 gadus. Arī tur viņi praktizēja šo tfilu, kaut arī tad sāk jau, kā saka, šis ivrits aizmirsties.
Nu, un kad atgriezās un cēla otro templi, tad bija šī lielā sapulce bija tad tiem, kas atgriezušies bija. Un tad bija tajā piedalījās gudrie, ja, un komentētāji, un arī pravieši pēdējie tur piedalījās. Un tad iestādīja speciālu tekstu tfilai. Tātad speciāls teksts tfilai tika iestādīts pirms otrā tempļa uzcelšanas, un tad, kad bija šī lielā sapulce. Tātad tfilā tā ir lieta, ko griezties visaugstākā instancē. Un tā izveidota tagad tika speciālā formā, pareizi, lai grieztos pie visaugstā un lai dabūtu atbildi. Un tfilā jābūt skaidrai, domai jābūt skaidrai, noformulētai. Un tā arī izdarīja lielā sapulce pirms šī otrā tempļa, un tad pēc tam arī pierakstīja rakstiski. Tas kādus 2500 gadus atpakaļ. Un satura šī tfilā tur ir 3 etapi, kurā pirmkārt slavē visaugstā, otrais prasa no visaugstā, un trešais saka paldies visaugstajam. Un arī 19 svētības ir. Principā ir 18, bet 19 pievienoja klāt, lai nebūtu spēka nodevējiem, jo gadījās arī tā, ka bija dažādi nodevēji tautā, ja? Lai viņiem nebūtu spēka, tad šos 19 pievienoja klāt. Bet 18 tās ir pēc pasaules struktūras, tātad tur atkal kabalistisks modelis tas ir, ja, kas analizē pasaules struktūras, un šīs 18 saistītas ar šīm pasaules struktūrām. Tātad slava visaugstajam, prasība no visaugstā un pateicība visaugstajam. 3 lietas. Un skaidra loģiska tfilā. Lielā sapulce caurskatīja cilvēks radīšanas mērķi. Tātad šeit mēs apskatīsim prasību no visaugstā. Ja? Tātad slavēšana tā bija pirmā lieta, otrā prasība. Tātad kādas tā prasības lielā sapulce iestādīja, ja, tās galvenās. Tātad pirmā prasība, lai visaugstais sūta saprātu cilvēkam, lai cilvēks darītu tikai labu un saņemt gudrību no visaugstā. Tātad pirmā prasība. Otrā prasība, lai cilvēks, lai varētu izpildīt savu uzdevumu pasaulē. Tātad cilvēks prasa, pietuvina mani sev visaugstais, lai var arī pilnu čuvā procedūru izdarīt. Tātad, gadās, ja, kad, lai cilvēks vai kāds taisnais gadās gadīties pa kādām, tādām pārkāpumam arī. Un tad arī, kurš to lūdz, ja, visi to lūdz, lai var arī šo čuvā procedūru izdarīt. Trešais, lai piedod pārkāpumus un apžēlojas par cilvēku, ja, tad tas ir tāds žēlastības tāds lūgums. Ceturtais, lai izglāb cilvēku, ja, un sūta atbrīvošanu. Tātad glāb no šī ļaunā iesākuma ietekmes, ja, tātad, tas ir svarīga lieta. Un arī Izraēla tauta, ebreji, kad lūdz, ja, lai grāb arī Izraēla tauta, ja, no dažādām, kā saka, tādām negatīvām lietām, ja, no pārkāpumiem dažādiem, arī no iekšējiem un ārējiem ienaidniekiem. Lai varētu kalpot visaugstajam, gan katrs cilvēks, gan ir Izraēla tauta kopumā, gan arī pasaules tautas. Tātad 5. Lūdz veselību un saka paldies, ja esmu vesels. 6. Lūdz naudas līdzekļus, pārtiku un tā tālāk. Tātad iztika lūdz, jo ir vajadzīgi tomēr iztika arī. Un tas arī jāprasa, šī svētība no visaugstā ir. Un Izraēla tauta lūdz, tātad 7. prasība. Un visi arī citi lūdz, lai savāc ebreju tautu kopā mājās Izraēla zemē. Lai Izraēla tauta dzīvojot šajā Izraēla zemē varētu 100% izpildīt savu uzdevumu pasaulē, kas no visaugstā viņai dots ir, lai varētu, kā saka, visus šos likumus, ja, kas ir saistīti arī ar Izraēla zemi, un pārējos, ja, izpildīt 100%. Tātad tā arī svarīga lieta ir.
savākt Izraēla tautu kopā mājās no visām 4 pasaules malām Izraēla zemē. 8. dot taisnu tiesu, taisnus tiesnešus. Tā tad ir ļoti svarīgi, ja kad taisna tiesa, tā ir ļoti svarīga lieta, jo ja nav taisna tiesa, tad rodas nesaskaņas, ja, un problēmas. Tātad arī šo lūdzu no visaugstā. Un ļoti svarīga lieta, 9. punkts. Lūdzu, lai nebūtu nelieši un nodevēji tautā. Tātad ļoti svarīgi ir, ja, griezties pie visaugstā un, kā saka, šo punktu arī, kā saka, lūgt no visaugstā, ja, lai nebūtu šo, kā saka, pārkāpēji dažādi, ja, un kas sagroza Toru un kas arī, kā saka, maldina citus, ja, un ievēd citus grēkā un piespiež pat citus grēkot, lai tāda nebūtu vispār. Un 10. punkts aizlūdz par taisnajiem. Tātad, lai taisnie varētu, kā saka, arī turpmāk, kā saka, pildīt savu uzdevumu, ja, un kā saka, izlabot gan sevi, gan pasauli kopumā. Lūdzu 11. punkts, lūdzu par templi, jā, tātad par 3. templi tagad lūdzu arī, lai būtu, kā saka, templis, tas ir visaugstā vēstniecība šī pasaulē. Tātad, kā viņi noformulēja šo lietu, ja, tātad šis templis ir ļoti svarīga lieta, kā saka. Mēs jau te sīkāk neapskatīsim. Lūdzu 12. punkts, lūdzu par Mašiaha atnākšanu, par tādu taisnīgu valdnieku atnākšanu, ja, kur, kā saka, laikā beigtos visi kari uz pasaules un Izraēla tauta atgrieztos savā zemē, 100% izpildīt savus likumus, uzcelt templi arī, tā tad varētu visu pasauli atzīt visaugstu arī, kā saka, un beigtos visādas nelaimes pasaulē, ja, visādi kari tur un nebūšanas, ja, visādas slimības un tā tālāk. Un 13. Tātad cilvēks prasa arī, kas lūdz, ja, arī sev personīgas prasības, tādas privātas. Tas arī, to arī var prasīt no visaugstā, ja. Un tātad 3. punkts, ja, tātad 3. etaps saka pateicību visaugstajam, tātad pabeidz šo tfilu ar pateicību. Kā tad lūgt? Ir jābūt ierosmei, motīvām. Un ir jānoskaņojas, ir jāsagatavojas tfilai. Tā tad nozīmē atteikties no visādām blakus lietām, ja attieksim dažādiem darbiem, dažādām domām, ja par darbu un citām lietām. No tā viss ir jāatsakās, jākoncentrējas tikai uz visaugsto, jo cilvēki tfilā laikā stāv valdnieku priekšā. Un ir jābūt tādām bijībām pret valdnieku. Un tad jāsāk ir lūgt, ja, tātad šī tfilā sākās, ja, ar bijību pret visaugsto un ar domu, kas tad es esmu tāds, ja es neesmu it kā nekas visaugstā priekšā, tātad visaugstā varenība jāatzīst, ja. Un tad pēc tam saka šīs svētības, ja, un tās arī jāiznes ar motīvu. Un tfilā nedrīkst būt kā nasta tāda, ja, kā saka, oi, kā grūti, ja, kad, ar lielu tādu rūgtumu, ja, tā arī nedrīkst būt, jābūt pacelātām garstāvokļiem. Jo, cilvēks tak stāv visaugstā priekšā, ja, un prasa no visas sirds. Koncentrēšanās. Diemžēl gadās tā, ja, kad iztēle ir stipra, iztēle un sapņošana, tādas fantāzijas dažādas, ja, bet te jāpārņem saprāta vara par šo iztēli, jāizdzen šī fantāzija. Un skaties šo tfilā tekstu un koncentrējies katru burtu, katru brīdi. Un ļoti svarīgi tas ir šo iztēli aizzīt prom, ja. Un te dod padomu, autors saka, jāapstājas starp svētībām, ir jāizstājas pauzes tādas. Tātad saka svētība, ja, tad pauze noskaņojas, ja, tad atkal saka svētība, atkal pauze noskaņojas un tā tālāk. Un tad arī šī tfilā iet tālāk, ja, pašās beigās, ja, kā saka,
arī par veselību, par naudas līdzekļiem, par šo čuvā procedūru un tā tālāk. Un jālūdz skaļi ir, šo tfilu saka skaļi un ar motīvu. Tātad, motīvs sev jāuzstāda, griezties pie visaugstā maksimāli, pieķerties visaugstajām pirms tfilā procedūras. Un tad mēs atstājām iztēli un fantāziju, to visu atmetam, Jo tfilā sagatavo cilvēku olamabā. Bet, olamabā tur ir tikai saprāts, nevis fantāzijas. Tātad, saprāts tā ļoti svarīga lieta ir. Un 3 reizes dienā šī tfilā ir šī lūkšana ir, kā saka, jāveic, Un tas nozīmē šīs 3 reizes dienā cilvēks gatavo sevi olamabā, šai nākamības pasaulē. Tātad šī tfilā, tas ir kā darbs, kas uzdevams cilvēkam. Paldies!